Man ir jau gandrīz 18. Izbeidz! Nevar būt, ka esmu jau tik veca! Nē, ķiploki nevar pretīgi smirdēt. Tie var tikai brīnišķīgi smaržot. Es izdomāju, ka tev vajadzētu precēties ar kaimiņu karaļvalsts princesi. To tu vēl gudrāk izdomāji, māmiņa. Un ja kāds cits uzdrošināsies ēst banānus, kamēr es nedrīkstu, tad es viņu pašu apēdīšu. Un lūk arī mūsu princese. Burvju deslai pazūd daļa spēka, ja tai apgrauž galvu. Ar tādu desu vairs nav iespējams kvalitatīvi burties. Man tik ļoti garšo desas, bet burvis visu laiku mani baro ar piespienmaizītē. Banānu, ķiploku, salātiņus ar desu. Pie tevis nāk princis. Un ko viņam vajag? Viņš nāk, lai minētu tavu mīklu. Bet es nevienu mīklu vairs neatceros. Visi joki ir dūmi, tāpēc jau mēs par tiem smejamies. Jā, ja tā padomā, laikam visi prinčim tomēr mazliet izskatās pēc banāniem. Bez problēmām. Ļoti grūta mīkla. Bet es to atminēju pāris sekundēs. Un tā vienmēr, tikko tu sāc bezbēdīgi justies, tā kāds atnāk ar bēdīgām ziņām. Man ļoti iepatikās mērķoties.